Kad es dzirdu to, ka jau bijušais aizsardzības ministrs Andris Sprūds nav bijis nemaz tik slikts, vienkārši vienotība nav ļāvusi strādāt, tad man vienkārši pārņem tādas nedaudz šausmas, vai tie cilvēki, kuri to raksta, tik tiešām tam tic, vai arī vienkārši ir partijas progresīvie fani. Es minēšu tikai pāris datus. Pēdējā pusotra gada laikā aizsardzības ministrija kara laikā nedaudz vairāk kā 300 ierēģiem ir pametuši 74. Taiskaitā 2 valsts sekretāri. Šeit gan ir jācer, ka Puriņkungs, kurš bija iesniedzis atlūgumu, kuram pēdējā darba diena ir māja beigas, vēl pārdomās un paņems atpakaļ sev atlūgumu, jo, būsim godīgi, galvenais iemesls, kāpēc acīm redzot viņš bija izlēmis pamest aizsardzības ministriju, Andris Sprūds no šīs ministrijas ir prom. Tas nozīmē to, ka ar Andris Sprūdu nav iespējams sastrādāties. Ar partiju progresīviem vispār nav iespējams sastrādāties, jo šiem cilvēkiem nav vispār orientācija uz mērķi. Viņi tiešām tā kā tādi boļševiki pirms 100 gadiem nodarbojas tikai ar vienu jautājumu. Kas ir pie kaut kā vainīgs? Un pat ja nav neviens pie nekā vainīgs, viņi tik un tā meklē, terorizē cilvēks, padara darba apstākļus par neiespējamiem, demotivē kolektīvu, kas realitātē noved pie tā, ka aizsardzības ministrijas resursi pēdējā pusotra gada laikā ir sācis izskatīties, piedodiet, bet tiešām vāji un dažkārt pat bezpalīdzīgi. Kaut vai konkrēti šādā krīzes komunikācijā, kāda izveidojās pagājušajā nedēļā, kur vienkārši aizsardzības ministrijai bija jāspēj šo situāciju ar nokrutušiem droniem Rēzeknē nokomentēt. Bet, kā mēs redzējām, īstas profesionalitātes, pārliecības un spējas nav. Un tā ir tieši Andra Sprūda atbildība par savu darbību šajā amatā pēdējos 2 gados.